Un es sākšu ar to, ka mēs zinām, ka Bībelē ir rakstīts, ka Pāvils teica, ka es esmu noskrējis šo maratonu, ja? Un mēs tiecamies uz debesīm, tas kā maratons, lai mēs sasniegtu šo debesu valsti, tas maratons. Bet es šoreiz gribu to drusku pārveidot, kad mūsu mērķis ir šī kalnu virsotne, ja? Nevis maratona finiša, bet kalnu virsotne, kuru mums ir jāsasniegt. Bet, lai mēs viņu sasniegtu, mums viņā jāuzskāpj. Un es gribu šoreiz to salīdzināt šo kalnu ar Everestu. Kurš zina, cik liels ir Everests? Neizmantoju Googles palīdzību. Tad es pateikšu... Nav tuvu. Everests pats ir 8849 metrus augsts. Un mūsu ticības dzīve reizēm ir, lai mēs sasniegtu, mums ir kaut kāda pakāpiena jāveic. Mums ir jāuzkāp šajā kalnā. Un es šo kalnu iedalīju 7 pakāpienos. Nu, ja jūs spēsiet saskatīt, jūs saskatīsiet 7 pakāpienus. Tas ir tāds viegls piemērs. Un viens no šiem pakāpieniem ir piedošana, ar kuru es šodien gribu parunāties. Bet kur ir problēma? Mēs nevaram veikt šo vienu lielo pakāpienu, jo viņš ir 1264,14 metrus augsts. Bet ko mēs varam darīt, ir, kad mēs šo pakāpienu, vienu pakāpienu, varam uztaisīt vairākos, kā saka, klasītājs. Kad mēs aizējam uz skolu, mēs aizējam uz 1. klasi, kas mums ir? Mums māca pamats. Kad mēs aizējam uz matemātikas nodarbību, mums taču nedos augstākās matemātikas uzdevumu risināt. Vai ne? Mums dos šādu uzdevumu. Cik ir kaķīši? Šis ir tas līmenis, un tāpat ir piedošanā. Lai mēs iemācītos kaut ko, mums ir jāaiziet kaut kāda pakāpiena. Mums ir pakāpenes jāpieaug. Tāpat kā, lai mēs tik līdz 9. klasē, mēs ejam no 1. līdz 8. klasē vispirms. Tāpēc šodien ir tāda kā, teiksim, piedošanas skola. Ja? Tātad, kas ir pats svarīgākais, kas mums ir jāzina, kad piedošana ir katra Kristus sekotāja galvenā garīgā disciplīna. Cik ļoti mēs to gribētu vai negribētu, tā ir mūsu garīgā disciplīna, kurā mums ir jāpieaug. Un tas nav viegli, un es ar to negribu pateikt, ka mums šodien jāņem un visiem jāpiedod, jāmāk jau ar šodienu piedot vismagākos pārdarījumus. Nē, bet mums ir jāveido piedošanas kultūra savī. Mums ir jāattīsta šis. Tāpat kā mēs klasē mācāmies 1 + 1 ir 2, tāpat mēs mācāmies piedošanu, mēs iemācāmies. Ja? Kas nozīmē, ka, lai piedod liels pārdarījums, ir jāiemācās piedot mazas lietas. Nu, pieņemsim, kā mēs bērnībā. Nu, mums ir konfekte, atnāca kāds cits bērns un paņēma to konfekti mums no rokas. Un ko mums jāmācās piedot? Mēs kā vecā mācam bērnam piedot, ja? Un otram bērnam atvainoties. Tas pats ir ar piedošanu. Mums ir jāiemācās piedot mazas lietiņas. Kaut kādu cītumu. Nu, pieņemsim, tur atnāc un pateic, tev ne tāds krekls šodien, ja? Tev tā blūza pārāk piestāv. Tad nevis mēs apvainojamies, bet mēs mācāmies to piedot. Un kas mums ir jāzina, kad, lai mēs spētu piedot, ir tas, ka cilvēki tevi pievils. Cilvēki vienmēr pievils. Jo mēs esam radīti pēc Dieva tēla un līdzības, bet mēs neesam Dievs. Kas nozīmē, mēs varam kļūdīties, mēs varam pieļaut kļūdas, mēs varam krist, un mūs vienmēr kāds pievils. Bet arī pat laikā mums jāatcerās, ka tu grēko, es grēkoju, ja? Un mēs visi esam grēcīgi. Un Jēzus atnāca nomira par mums, mūsu grēku dēļ. Un ja viņš ir atdevis tādu upuri, tad mums nav tiesību nepiedot kādam, jo Dievs atdevis savu pašu dēlu.
Ja, kā Jāņa 3.16 rakstīs, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devi savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazust, bet dabūt mūžīgo dzīvību. Protams, mēs zinām arī, kad Mateja evaņģēlijā Pēters Jēzum uzdeva jautājumu. Mateja 18, no 21. līdz 22. pantam. Tad Pēters piegāja pie viņa un sacīja: Kungs, cik man būs piedot savam brālim, kas pret mani grēko, vai es diezgan 7 reizes? Ja es saku uz to, es tev nesaku 7 reizes, bet 70 reizes 7. Ko tas nozīmē? Kad mēs ja es to neteicu, tā nozīmē, ka tagad man katru dienu jāpiedod 490 reizes, ja? Bet viņš ar to pasato būtību tev jāpiedod visu laiku. Nevis tu uzskaiti, cik reizes es tagad piedevusi, ja? Cik es piedevu tam, cik es piedevu šitam, cik es piedevu šitam. Nē, tu piedod regulāri, lai arī kā tev to gribētos. Kāpēc? Romiešiem 3.23. Jo visi ir grēkojuši un visiem trūkst dievišķās godības. Mēs neviens neesam pilnīgs. Mēs neviens neesam ideāls, jo mēs vienkārši to daram, kā grēkojam. Kas ir uzrakstīts. Ja? Kas ir ar nepiedošanu? Kas rada nepiedošanu? Pareizāk jāsaka tā, man te kļūst apsalikt. Tātad. Aizvainojums ir vārds uz nepiedošanu. Aizvainojums ir tas, kas rada nepiedošanu. Kas nozīmē, ka tev ir aizvainojums un tev ir rodās nepiedošana, tu atver durvis vēlnam. Tu atļauj viņam ar sevi manipulēt, uz tevīm runāt, likt arī melus, maldināt tevi. Un visstrakāk ir tas, kad brūces sāp visvairāk, ja tās ir bezjēdzīgas. Iedošu piemēru. Pieņemsim, mēs zinām, ka ir tādi mikroskrambiņas, kuras mēs neredzam, bet, kad mēs paņemam citronu vai sāli, mums sāp, mums surst. Un tas pats ir ar šo nepiedošanu, kad mēs par kaut kādiem sīkumiem nepiedodam. Tā kā, varbūt to nevar baigi redzēt, bet tas ļoti sāp. Tas rada sāpes, kuras ir nevajadzīgas. Mēs paši sev nodaram pāri. Un kas notiek? Mums ir šī iespēja šo aizvainojumu vai nu pacelt, vai uzlikt uz sevīm. Varētu domāt, kā to saprast, pacelt vai uzlikt. Tad pacelt, tas nozīmē, ka tev vienkārši nodarīja un tu to paņēmi pie sevis. Bet uzlikt, ka tevi sāk tā kā vaina, tev padara par to slikto, ja? Un kad tu uzsver, pat es esmu, ja? Es esmu vainīgs. Oi, piedodiet, mikrofons. Es esmu tas vainīgais, es esmu tas sliktais. Un kā ir? Paiet laiks, iet dzīves ritms, un pieņemsim, ģimenē notiek strīds. Nezinu, vecāka bērniem sastrīdās ar vecāki, un tu paņem šo nepiedošanu. Šī nepiedošana, tu viņu paņem pie sevīm. Tad iet laiks. Uz tevīm ne tā paskatījās. Un tu paņem nākamo nepiedošanu. Nu labi, ejam tālāk, ejam uz draudzi, slavējam, viss ir kārtībā. Paiet vēl laiks. Sanāk konflikts, nezinu, ar draugu vai kaut kāda nesaprašanās. Draugs pievīla. Un tu atkal paņem vēl vienu nepiedošanu. Un tagad tu jau esi pilnāks, bet viss kārtībā, dzīvojam labi, ja? Bet iet laiks, un kaut kāda situācija notiek, nu nezinu, pieņemsim, ko mēs varētu izdomāt. Tev nodara pāri, tev apzaga, pieņemsim, ja? Un tagad tu esi dusmīgs to cilvēku, jo tev bija vajadzīgi, ja? Tā nauda, tu paņem nākamo aizvainojumu. Un tā tu krāji,
Tev jau pilns rokas ir. Un kas notiek? Tu viendien aizies uz dievkalpojumu un notiek slavēšana. Un slavēšanas vadītājs pasaka, pacelsim rokas, slavēsim tev kungu. Un tu cel, un tu nevar pacelt. Slavēšana beidzās, sākās vārds, mācītājs runā. Mācītājs aicina, vai lūksim, pacelsim rokas un lūksim. Un tu cel, un tu nevar pacelt. Un tev tās, Dievs, kāpēc es nevaru pacelt? Kāpēc nevaru pacelt rokas un tevi slavēt? Man ir tik grūti, man ir tik smagi. Un tu esi vienkārši pilns. Tu esi vienkārši pilns ar nepiedošanu. Bet redz, kur tas strīds, redz, kur tur pateic, man ir tāds krēkls, te nodarīja pāri, te apzaga, un vēl vienu tādu lietiņa, kaut kādu sīku, un tas pilns. Bet kas ir? Tu vienmēr vari to nomest. Tu vari to visu nomest. Tu vari to visu atklāst, un kas notiek? Tu esi brīvs. Un, kad tu esi brīvs, tu vari pacelt rokas. Halleluja! Tā ir. Bet ir jautājums, vai tu gribi? Vai tu gribi būt brīvs? Vai tu gribi atklāst? Vai tu gribi piedot? Vai tu gribi varētu nenest to smagumu, ja? Jo ikāšiem, kas tur, viena pudele, ja? Vai, kad tu paņem viņus vairākas, tu nevari neko vairāk izdarīt. Un tas pats ar nepiedošanu. Vienkārši, sīkums, kas tur, jā? Bet, kad tas viss sakrājās, tu neesi spējīgs. Tu neesi spējīgs atlaist. Tu neesi spējīgs piedot, saprast. Tev šķiet, ka tu esi vienīgais pareizais, ja? Bet tev tikai tā ir. Un tu sevī sakrāji. Bet tu vienmēr vari atlaist to. Tu vari būt brīvs. Bet to nekad neizdarīs ne mācītājs, ne draugi, ne vecāki tavā vietā to neatlaidīs. To izvēli izdara tikai tu pats. Es nevaru tavā vietā, ja, nomest tavus nepiedošanu. Mācītājs nevar atnākt un tagad, vai velkam pudeles ārā. Tā ir tava izvēle. Vai es gribu šo nepiedošanu nomest, vai es gribu viņu atlaist. Vai ir viegli? Nav. Nav, nekad nav bijis un nekad nebūs viegli. Bet tāpēc ir šīs klasītes, ka mēs mācamies piedot, ka mēs mācamies iet tālāk. Un kas ir? Tu vari dot tikai to, ko pats esi saņēmis. Kas nozīmē? Kad, piemērs, augu ģimenē, ja, augu ģimenē. Un no bērnis esmu redzējis, vecāki palīdza, vecāki draudzēs, visu, ja, tiešām atvērt, visu. Un es no tās ņēmu piemēru, līdz ar es to spēju dot. Viņi mani mīlējuši, apskāvuši, un es spēju šo mīlestību dot atpakaļ. Un tas pats ir ar piedošanu. Es saņēmu no Dieva piedošanu, es saņēmu no viņa atbrīvošanu, tad es varu dot šo piedošanu atpakaļ citiem. Ja? Es saņēmu piedošanu pret cilvēkiem, ja, kaut kādiem, no kādiem, un spēju to dot atpakaļ. Jo es zinu, kas tas ir un ko tas nozīmē. Un tas pats ir arī, ja, pilnīgi pretēji, ja ir cilvēki, kur dzīvo varbūt sliktas dzīves, kuriem varbūt nav vecāki. Viņi nezin, ko nozīmē, piemēram, ģimene. Viņi nezin, kas ir vecāku mīlestība. Viņi nezina, kas ir rūps, un viņi nespēja to pēc tam dot tālāk saviem bērniem. Un tāpat ir ar piedošanu, kad cilvēks arī nespēja piedot, jo viņš pats to nav saņēmis. Un kad mēs reizēm iedosim piedošanu citiem, viņi spēja sākt piedot arī. Un kas ir ļoti svarīgi, lai tavu nepiedošanu nekļūst par tavu pašu mēraugu, ar kuru Dievs tevi mērīs. Kāpēc? Jo tavs mērs, ar kuru tu esi mērījis, kļūst par tavu pašu mēraugu, ar kuru tevi atmēros.
mēs zinām, ja, kad ir kristieši, kuri ļoti skaisti runā, ļoti pareizi runā, bet darbi parāda pretējo. Un kas nozīmē, ka tas, kā viņi attiecās, kā viņi pret citiem rīkojās, kļūst par viņu pašu mērīšanas auklu. Ja, jo Dievs, ja tu nespēji piedot citiem, kāpēc Dievam vajadzētu tev piedot? Ja, kāpēc viņam tev jāpiedod? Ja tu nespējīgs piedot, ar ko tu esi labāks bijis par tiem cilvēkiem? Par kaut kādām situācijām, ja? Tas ir ļoti svarīgi. Es ļoti atskrien. 5 minūtes un dievkalpojums beidzies. Apsveicu. Man ir ļoti liels uztraukums, es atzīšos. Un Lūkas evaņģēlijas 6. nodaļa no 37. līdz 38. pantam. Netiesājiet, tad jūs netapsiet tiesāti. Nepazudiniet, tad jūs netapsiet pazudināti. Piedodiet, tad jums taps piedots. Dodiet, tad jums taps dots. Pilnu, saspaidītu, sakratītu un pārēm ejošu mēru jums iedos jūsu klēpī, jo ar to mēru, kuru jūs mērot, jums atmēros. Marka evaņģēlijas 11. nodaļa no 25. līdz 28. pantam. Un kad jūs stāvat Dievu lūgdami, tad piedodiet. Ja jums kas ir pret kādu, lai arī jūsu tēvs, kas debesīs, jums piedod jūsu pārkāpumus. Bet ja jūs nepiedodat, tad arī jūsu tēvs debesīs jūsu pārkāpumus nepiedos. Mēs nevaram saņemt piedošanu, ja mēs paši nespējam piedot. Un mums tas ir jāatcerās. Mums jau bieži vien šķiet, ka man Dievs visu piedevis, es visu varu, es visu drīkstu. Bet, kad kāds cits kaut ko izdara, tad kā tu tā varēji, kā tu tā drīkstēji. Un tas nav pareizi. Jo jau, kā es teicu, kad ja Kristus par manīm ir miris, man ir piedevis, man darīs baltāku par sniegu, kurā vietā man ir tiesības nepiedot kādam citam. Vienalga, cik tas ir liels vai maz nodarījums. Protams, piedošana nenozīmē aizmiršanu. Tas nenozīmē, es piedodu, un tagad es aizmirstu, izdzēšu visu no atmiņas, uztaisu delīt pogu, uzspiežu, un viss pazūd. Nē, tas nenozīmē, ka tu uzreiz visu aizmirsīs un viss pazudīs no tavas atmiņas. Nē, bet tu, protams, arī domās pēc tam. Ko runāt ar šo cilvēku vai personu, kā rīkoties, ja? Jo, jā, tu piedod, bet tas jau nemaina to personu, varbūt, ja? Tu vienkārši iegūsi gudrību vēl vairāk. Un kas ir ļoti svarīgi, ka, ja piedošana izklausās jauki, bet nekad netiek kultivēta, tā ir tikai koncepcija. Tātad, paskaidrošu. Ko tas nozīmē? Ja tu tikai runā par piedošanu, kad ir jāpiedod, cik ir jauki piedot, cik tas ir pareizi un bībeliski, bet tāpat laikā tu pats nepiedod, tu pats nekultivē šo darbības vārdu, ko darīt, piedot, ja? Tu vienkārši runā teoriju. Tas ir tikai koncepts, pēc kura tu turies. Tas ir kaut kas bībelisks, no bībeles, ko tu saki skaisti, bet tu pats to nedari. Kā teikt, es esmu runātājs, nevis darītājs. Tāpēc tā kļūst tikai par koncepciju, kad tā ir tāda būtība, ja? Kā teiksim, teorija. Ja? Tu dari tā, tad ir tā, ja? Kā matemātikā. 1 + 1 ir 2 teorija, ja? Bet šo arī jādara praksē. Jo nav jēga runāt par piedošanu, mēs to nedaram paši savās dzīvēs. Nav jēga citiem stāstīt, mācīt par piedošanu, ja mēs paši šo piedošanu neattīstam. Protams, mums pašiem arī jāiemācās prasīt piedošanu. Jo viens ir piedot, bet otrs ir prasīt piedošanu. Un reizēm tas ir vēl grūtāk nekā vienkārši piedot. Bet
tad mēs arī esam vārda darītāji, ne tikai runātāji. Un kas ir ļoti svarīgi, ko es gribētu pateikt, ir tas, ka, ja tu nesāksi novērtēt žēlastību un piedošanu, ko Dievs tev dod, tad tu nevarēsi nekad būt viņa mīlestības izpausme citiem cilvēkiem. Saprotat, ja tu nesāksi novērtēt žēlastību un piedošanu, ko Dievs tev dod, tad tu nevarēsi nekad būt viņa mīlestības izpausme citiem cilvēkiem. Tu nevari parādīt mīlestību, Kristus mīlestību, ja tu nespēji būt žēlsirdīgs pret citu un būt spējīgs piedot cilvēkam. Jo kas tā ir par mīlestību, ja tu nespēji piedot? Kā tu vari teikt, Kristus, es tev mīlu, ja Kristus mīlestībā es tev mīlu, bet tad laikā turēt naidu, dusmas. Un tas ir tā kļūst par tādu teoriju, skaistu teoriju, par kur mēs runājam. Un tas ir nepareizi. Līdz ar to mums ir jāiemācās tiešām piedot. Jo Mateja 10. nodaļa 8. pants. Dziediniet slimus, šķīstiet spitālīgus, uzmodiniet mirušus, izdzeniet jaunus garus, bez maksas jūs esat dabūjuši, bez maksas dodiet. Bez maksas tu saņem piedošanu, tad tu arī viņu dod. Jā? Piedod, tad arī tev taps piedots, jā? Jo Lūks 6.7 to saka, netiesājiet, tad jūs netapsiet tiesāt, nepazudiniet, tad jūs netapsiet pazudināt, piedodiet, tad jums taps piedots. Un mums ir jāuztver šis, mums ir tas vienkārši jāsatver. Protams, ir viegli runāt, ja? Bet praks vienmēr ir grūtāk, smagāk, ja mēs to visi zinām. Bet šī tiešām tāda lieta, kas mums ir jātrenē. Mēs tiešām nevaram būt tie skaistie runātāji, bet tad laikā mēs pat neparādām žēlstību pret savu tuvāko, pret savu brāli, māsu. Ja? Tāpēc es iedrošinu tiešām lūgt piedošanu. Es tiešām 5 minūtēs izgāju. Man ļoti žēl. Un vienkārši satveriet, dosim citiem to, ko mēs esam saņēmuši. Jā, mēs neesam pilnīgi, tāpat citi nav pilnīgi, un atcerēsimies. Cilvēki mūs pievils, mēs grēkojam, bet caur žēlastību un piedošanu mēs spējam parādīt Kristus mīlestību. Mēs spējam dot šo Kristus mīlestību citiem un ieskaut viņus. Man prasa pasēt savus dzīves piemērus, aklai. Nestāstīšu konkrēti, kas ir par cilvēkiem, bet viena situācija bija, kad bija tāda ģimenes sajiešana un tur sanāk konflikts. Un es aizbraucu mājās, visu raud, panika vienkārši iekšēji. Un es atceros, tas bija ļoti smagi man. Man bija tāds, Dievs, lūdzu, palīdz man piedot. Es gribu piedot, bet grūti, un tev viss tā situācija iet pa galvu. Un tu jau sāc sev izšaubīt, varbūt es esmu vainīga. Varbūt es kaut ko izdarīju. Tāds, nē, tā kā Dievs pilnīgi dod to, kā nē. Bet man tās Dievs palīdz man piedot, ja? Piedot, atlaist un svētīt, ja? Svētīt uz to, ka, viņi saprot, ko viņi darījuši. Un, es nezinu, pagāja kaut kādu nedēļu laikam, es to katru dienu lūdzu, vakaru vienkārši lūdzu, Dievs palīdz man viņiem piedot. Un vienā mirklī es saprotu, es esmu brīva. Es spēju sev piedot. Un, tā kā man teica pastāstīt piemēru, es varu vēl pastāstīt, ka viens ir piedot citiem, bet mums arī jāiemācās piedot pašiem sev. Es mācījos Bībeles skolā,
Un mums tur bija daudz pasniedzēju, kas brauc no Amerikas, Anglijas, tur visādām valstīm. Un apbrauc viens pasniedzējs no Amerikas, Dags Lincars. Un ir vakar lūkšanas, kā diekalpojumu viņš uztaisīs. Viņš atnāk, viņš par mani lūdzu, un viņš saka, tu kādam neesi piedevusi, un tu nezini kam. Nu tāds, kāds sakars? Un tu kaut ko? Es atceru, ka es vēl pirms gada tur biju History Makers konference un pilnīgi saņēmu to piedošanu pret visiem, kā pilnīgi tā brīvība ienāca, ja, kad, ja agrāk tur bija cilvēki, kurus vienkārši neciet, kad es viņus svētīju, Dievs svētīju, un lai viņiem viss izdodas un viss ir labi. Man tāds, kas, es prasīju, kam es neesmu piedevusi, bet viņš arī māca, ka, ja tu esi saņēmis vārdu, tad, un tu neesi droši vai nav apstiprinājis, ieliec to vienkārši plauktā, lai viņš stāv. Un, ja būs īstais laiks, Dievs to apstiprinās, atgādinās to vārdu. Un es tā, Dievs, es to ielieku vienkārši savā plauktiņā, ja, ja tas tā ir, tad tu dari. Tad, apstiprini to. Un paiet laiks, atbrauc nākamais skolotājs no Anglijas. Viņi nav vispār pazīstami. Lai zinātu. Un arī vakar lūkšanas viņš pienāk, viņš lūdz, un viņš saka, tu neesi kādam piedevis, un tu nezini kam. Vārds vārdā, tieši tas pats. Man tāds, Dievs, kam, jau otrais pasniedzējs, kā es neesmu piedevis? Nekā nav. Iet laiks tāds, man jau bija sācies otrais kurs, un atbrauc no Amerikas cits pasniedzējs. Džefs Kaislers, laikam, bija pareizi. Un notiek mācības stunda, un viņš tā visi nolikam visu malā un vienkārši sākam lūgt. Aiztaisiet acis, sāksim lūgt. Mēs aiztaisim acis, nepaiet pat minūte. Vienkārši tu jūt visa telpa ir pilna, vienkārši svētais gars vienkārši tur. Tu pilnīgi jūti to. Un sakarās, un mēs visi vienkārši raudam. Puiši, meitenes, visi raud, bez izņēmuma. Un viņi tulko vienām manām klases biedrenēm. Un viņi pienāk pie manīm, viņi runā krieviski, viņš krievu valodu nemāk vispārībā, viņš ir amerikānis, tikai angļu valodu. Viņi pienāk pie manīm, viņa lūdz, un viņi saka, tu neesi kādam piedevis, un tu nezini kam. Viņi to nolūdz, un viņi tā kā lūdz, lai Dievs atklāt, un aiziet prom. Pēc tam viņš atnāk. Tu kādam neesi piedevusi, un tu nezini, kam. Vārds vārdā. Viņi visi 4 dienu un to pašu saka. Vienā vakar lūkšanas, un es vienkārši sēžu. Mēs to saucam par čapu. Es sēžu un es lūdzu, Dievs, pārāk, kā es neesmu piedevusi, jau tik daudz cilvēku man ir pateikuši, ja? Un pēkšņi vienkārši Dievs saka, vienīgā persona, kam tu neesi piedevusi, esi tu pati. Tu sev neesi piedevusi, kaut kādas lietas, kaut kā notikumi, tu sev esi vainojis, tā ir tava vaina, un tu sev neesi piedevusi. Un man bija tāds, Dievs, piedod! Un es reāli raudu, asaras līst, visi vienkārši slapji pēļķi apakšā. Labi, ka tur bija tā kā paklājis tajā čaplā. Un vienkārši raudu, un tā Dievs piedod, jā, palīdz man sev piedod, un kā es sev piedodu un visu to. Un tas bija tik emocionāli, jo vienkārši 4 cilvēki pēc kāstas, tu neesi kādam piedevusi. Un kad 4 cilvēki to saka, tad laikam tiešām tu neesi kādam piedevis, jā. Kad tas nav tāpat. Un tas ir, kad reizēm mums arī pašam sev jāpiedod. Kad mēs esam kaut ko uz sevīm paņēmuši, kas vispār nav mūsu vaina. Pie kā mēs nekad neesam pat bijuši vainīgi. Tie bijuši cilvēki, kas ir uzlikuši šīs vainas uz mums, ja? Kurus mēs esam uzvilkuši kā tēkraklu virsū, tad mēs staigājam, es esmu vainīgs, es esmu slitais, es esmu vainīgs, ja? Bet patiesībā tajā, kad tas tā nav. Tu nekad neesi bijis vainīgs. Tie bijuši cilvēki, kas uz teviem uzlikuši, un tu esi uzņēmis šo vainu, tagad tu sev uzskati vainīgi. Un tad tev jāiemācās sev piedot. Jā, tu piedevi viņiem, tu atlaidi viņiem,
bet tu par sevi nepadomāji. Un šī arī tā viena no nastām, kur tu uzvelc uz sevīm, un kur tev vajag vienkārši atlaist, vienkārši palaist vaļā, tā kā Dievs ņem to pie sevīm visu. Jā, vienkārši to nomest pie Dieva kājām, visu atstāt un iet brīvam, ja nevis ar to važu bumbu, stiepties, tur jau knapi ar rokām velcies, jau pie Dieva, jo tu vienkārši esi pilns, tu neesi atklājis, un tas ir tas, ja, vai tu gribi būt brīvs, vai tu vēlies būt brīvs no tā. Tāpēc iedošu, ka mēs vienkārši lūgtu, kad ja kaut kas mūsos ir, kad Dievs mūs tiešām tīra, kad arī mēs spējam būt šeit cilvēki, kas attīra, kurš šis parādījās? Es biju Bauskai, bet šī bija negaidījis pavērsiens, tas var pārmainīt. Tā kā, jā, tā kā lūksim vienkārši, nāksim Dievu priekšā, lai Dievs iztīra mūsu sirds.